Šodien mēs esam nonākuši līdz 11. lekcijai. Šīs dienas lekcijas plāns ir atkārtot galvenos likumus par ezernet tīklu, ko mēs apguvām pagājušajā lekcijā. Un tad mēs sapratīsim labāk, kā patiesībā mūsdienās ezernet tīkls strādā, ieskaitot tādu lietu kā daudz segmentu ezernets, kas ir lielākoties visi mūsdienās ezernetā sastopamie tīkli. Un nedaudz arī no matemātikas, 2 netriviāli algoritmi tiks apskatīti, bet nelietojot pārāk daudz formulas. Tas ir atkāpšanās laiks, tās funkcijas, ko mēs īsumā apskatījām jau pagājušajā lekcijā, un savienotais koks, kas tiek izmantots, lai automātiski nokonfigurētu ezernet tīklus. Atkārtojot pamatprincipus par vienu segmentu ezernetu, un jāsaprot, ka ja vien jums nav ļoti lēta kaut kāda ķīniešu ražota iekārta, tad šādu viena segmenta ezernetu vada tīklos praktiski mūsdienās vairs neizmanto. Šāds viena segmenta ezernets ir tikai bezvadu Wi-Fi tīkls, bet vada tīklā tas vairs nav it kā spēkā. Tātad viena segmenta ezernets ir tas CSMA CD protokols, kur CSMA nozīmē Carrier Sense Multiple Access, nesēja klausīšanās daudz piekļuve, un CD nozīmē collision detection. Tad tur ir visi galvenie pamatprincipi aprakstīti tajā saīsinājuma abreviatūrā, kā tas ezernet tīkls strādā. Nesējs ir brīvi pieejams visiem, un visi klausās, vai tas nesējs ir brīvs, vai tas ir stikla vai vara vats, vai tas ir zils gaiss vai ēters, tas nav svarīgi. Un otrkārt, tā kā principā, jebkurā brīdī var raidīt katrs, tad vienmēr pastāv nenulles varbūtība, ka kāds sāk raidīt vienlaicīgi ar pārējo. Un tāpēc arī raidot klausās, un šeit ir atšķirības. Vadu tīklā raidot klausās, bezvadu tīklā raidot neklausās. Vai jums ir ideja, kāpēc bezvadu tīklā raidot neklausās? Galvenā atšķirība tā, ka vadu tīklā zudumi ir mazi, un tas, ko raida citi, ir apmēram tāds pats signāla stiprums, kā tas, ko raida es pats. Bezvadu tīklā, kā likums, tā raidījuma intensitāte krīt proporcionāli attāluma kvadrātam, un tāpēc konkurence var raidīt daudz reizes vājāk nekā es pats. Un līdz ar to ir ļoti grūti vienlaicīgi salīdzināt gan paša raidīto signālu, gan uztverto, jo viņi ir pa daudzām kārtām var atšķirties. Bet vadu tīklā arī pārraidot klausās, bezvadu tīklā pārraidot lielākoties neklausās un skatās tikai pēc tam, kas ir noticis. Un, ja viņi pamana sadursmi, tad pārtrauc raidīt momentā, negaida nekādas laika tikšķus, un, lai arī konkurence ātrāk pamana, kad ir bijusi sadursme, tad ezernet tīkla atšķirībā no citiem brīvpieejas tīkliem raida kādu brīdi īpašu sadursmes signālu, lai arī konkurence pēc iespējas ātrāk saprot, ka kaut kas nav labi. Un tajā brīvajā piekļuvē principā nekāda tikšķa un sinhronizācija nenotiek. Bet var uzskatīt, ka ir kaut kāda daļēji tikšķi tajā ziņā, ka ir ierobežots minimālais kadra garums. Nekad neviens konkurents pēc manis nevar sākt raidīt ātrāk, kā es esmu beidzis raidīt savu kadru. Un līdz ar to nav ierobežots tas brīdis, kurā brīdī tas kadrs sākās, bet brīdis, kurā tas kadrs beidzās, ir ierobežots. Viņam ir gan minimālais, gan maksimālais garums, līdz to var uzstīt, ka principā kaut kāda apmaiņa ar vārdiem šajā tīklā notiek. Un tajā brīdī, kad ir sadursme, tad apklust visi, kas šo sadursmi ir pamanījuši, kas ir raidījuši, un viņi kaut kādu laiku nogaida. Un tas kaut kāds laiks, ko viņi nogaida, tiek izrēķināts varbūtīgi, ņemot vērā šo te atkāpšanās algoritmu. Un ja mēs skatāmies, tad kādi ir šie atkāpšanās algoritmi, tas ir nepieciešams priekš tam, lai nebūtu tā, ka tīklā ar laiku visi žēlojas tikai par to, ka viņi nevar pārraidīt. Un gadījumā, ja ir kaut kāda sadursme tīklā, ļoti liela iespēja tāda, ka tas tīkls vienkārši ir noslogots. Un tas tīkls vienkārši ir noslogots, tad ir vērts katru nākamo reizi mēģināt ar lielāku laiku nobīt nekā iepriekš, lai pēc tam saprastu, kurā brīdī tajā tīklā brīva vieta parādās. Un tad viens no standarta algoritmiem, kā šo atkārtoto pārraidi cenšas veikt,
ir binārā eksponenciālā atkāpšanās. Tas laiks, kas tiek rēķināts diapazonā no viena slota, ja viena minimālā kadra garuma, līdz tālākajiem tiek audzēts 2 kaut kādā pakāpē, tad eksponenciāli, un tajā pakāpē tur skaita klāt ik pa vienniekam. Tur 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Un kāpēc jāatkāpjās? Jāatkāpjās tāpēc, ka ja tīkls ir noslogots, tad nav vērts viņā mēģināt, jo viena no traka cilvēka pazīmēm esot tāda, ka viņš atkal un atkal dara vienu un to pašu, bet cer, ka rezultāts varētu būt savādāks. Bet datortīklos cenšas tā nedarīt. Cenšas neraidīt atkal un atkal pēc, tāda paša laika nobīdes, cerot, ka beidzot izdosies. Tas ir pirmais. Otrkārt, kāpēc vajag to darīt pēc kaut kāda varbūtīga likuma? Kāpēc nevarētu to darīt ar skaidru fiksētu algoritmu? Pēc viena minimālā kadra garuma, pēc 2 minimāliem kadriem garumiem, 4, 8, 16, 32, 64 un tā tālāk. Nevis lēnāk, bet tur ir tāda nelaime kā stabilitāte. Ja mums ir sistēmas, kas strādā ar iepriekš skaidri noteiktiem cikliem, mēs šādas sistēmas varam uzšūpot tā kā šūpoles. Piemēram, šūpojuši savu brālīti vai māsiņu vai kādu citu radinieku, šūpolēs esat vai ne? Jūs varat viņu šūpot katru reizi, bet varat viņu šūpot katru otro reizi, varat šūpot katru 3. reizi vai 4. reizi, un tās šūpoles tāpat turpinās šūpoties. Piekrītat? Tāpēc, ka jūs ar vajadzīgo ciklu, ar vajadzīgo frekvenci un ātrumu darat un šūpojat tās šūpoles tā, kā viņas grib šūpoties. Un tāpat arī datortīklos, ja mēs izmantojam skaidri noteiktus ciklus, tad var būt tā, ka tā sistēma ir noslogota cikliski. Tajā brīdī, kad visi grib bļaut, viņi tik tiešām ir noslogoti un ir sadursmes. Tajā brīdī, kad negrib bļaut neviens, tik tiešām arī neviens nebļauj. Ja mēs ieviešam šo varbūtības faktoru tajā mēģinājumos, tad tā šūpošana tiek izsmērēta laikā, un mums tāda uzšūpošana, kad vienu brīdi bļauj viss un vienu brīdi neļauj neviens, varbūtība samazinās. Un tad kāpēc neklausās, kamēr gaida, tas arī ir interesanti. Jo varētu būt tāds algoritms, kā mēģina atkārtot ik pēc 1, 2, 4, 8 šiem kadra garumiem, bet pirms raida vienmēr paklausās, vai kā cits jau neraida. Atcerieties, ko mēs runājam par gaismas izplatīšanās ātrumu. Ja tīklis ir pietiekami garš un pietiekami noslogots, tajā brīdī, kad jūs sākat raidīt, iespējams, ka jūsu konkurents arī ir sācis raidīt, tikai signāls ar gaismas ātrumu līdz jums nav atnācis. Un ja jūs tā vienkārši gaidīsiet, jums vai nu jāgaida ļoti ilgi, un tad jūs lieki pauzējat, vai nu jūs negaidīsiet pietiekami ilgi, jūs tāpat nepamanīsiet saulaicīgi, vai sadursme izveidosies vai neizveidosies. Un saīsinājums B, binary exponential back-off, binārā eksponenciālā atkāpšanās, princips tad viņai ir sekojošs. Ja 2 konkurentiem, 2 vai vairākiem, pietiek ar 2, lai šo stāvokli varētu šķetināt un apskatīt, izveidojas sadursme, tad viņi pirmajā brīdī izvēlas nogaidīt pauzi līdz 2 sekojošiem slotiem. Viens slots ir tas viens minimālais kadra garums, par kuru nekad pārraides laiks nebūs īsāks. Tā kā viņi izvēlās vienu no 2 sekojošiem slotiem, tad varbūtība, protams, ir tāda, kad 50% varbūtība viens raida pirmajā daļā, 50% otrajā un tāpat arī otram. Un veiksmes iespēja līdz ar to, ka būs sadursme pēc sākoties tam pirmajam slotam, ir vidēji 50%, un vidējais aizturas laiks gadījumā, ja viņiem izdodās ar pirmo reizi, tad tas ir jau nākamajā kadrā, ja neizdodās pirmo reizi, tad var cerēt, kad ar aiznākamo kadru 1,5 sloti. Tālāk, ja viņiem ir arī otrajā reizē sadursme, tad viņi izvēlās kādu no 4 sekojošiem slotiem. Un tad ar to varbūtību izvēlās tāpēc, lai viņi kaut kā izsmērētu šo tīklu slodzi. Tad viens var izvēlēties jau sekojošajā kadrā, otrs otrajā kadrā, 3. kadrā un 4. kadrā. Un tad vispārīgais gadījums tai binārai eksponenciālai atkāpšanās ceļam ir tāds, kad tos kadrus pēc katras nākamās sadursmes izvēlās ar šādu ten reizinātāju. Puskadrs plus 2
pakāpē m-1. Kas tur īsti sanāk? Ja m ir 0, tad ir 1 kadrs, un var sakot, tur būtu jāsanāk tam tur 1, 2, 4, 8 un tā tālāk kadriem. Un interesanti ir tas, ka praksē tā binārā eksponenciāla atkāpšanās strādā labi, lai arī viņa nav pati optimālākā. Un par to lielākoties neviens nesatrauc, tāpēc, ka tie kadri var būt arī ļoti lieli. Lielākais kadrs ir apmēram 23 reizes garāks nekā īsākais kadrs. Un tas arī nav pārāk svarīgi, jo mūsdienās vadu tīkls Ethernets lielākoties ir atdalīts ar slēdžiem. Bet praktiski tika pierādīts, ka galīgam šiem dalībnieku skaitam tīklā viņš ir stabils tikai 85. gadā, pirms tam jau vairākus 10 gadus šis tīkls tika izmantots. Un pierādīja tika arī tas, ka, ja ir bezgalīgi sen, tad atkāpšanās algoritmi ir nestabili. Un kāda tā nestabilitāte ir, tad mēs noskaidrosim. Un viena no nestabilitātēm ir tāda, ka šo Ethernet tīklu viens mezglis var atņemt, un otrs nekad netiek pie teikšanas. Tad, ja mums ir 2 mītnes ieslēgtas Ethernet tīklā, viņām abām divām bezgalīgi ko raidīt. Pirmajā tuvinājumā mēs varam uzstīt, ka visu laiku ir bezgalīgi ko raidīt. Piekrītat? Un uz datoru tīklus visu laiku ir ieslēgts, tur viss kaut kas notiek. Un ir nenulles varbūtība tāda, ka viens mezglis visu laiku raida to savu raidāmo, un otrs visu laiku stāv rindā. Kāpēc tas tā notiek? Tas tā notiek tāpēc, ka viens no viņiem visu laiku ir kautrīgāks, piekāpīgāks nekā tas nekaunīgākais, kam paveicās. Un liek, ten ir piemērs, tad ten pa X asi ir laiks, un pa Y asi mums ir viens raidītājs A, otrs raidītājs B, un gadījumā, ja raida abi divi vienlaicīgi, tad mēs atzīmējam, ka ir sadursme. Un tad skatāmies pirmo kadru, tad mums ir 2 mītnes, abām divām, ko raidīt ir bezgalīgi. Tad tikko ir brīvs brīdis, kāda no viņām varētu kaut ko darīt. Un pirmajā slotā viņas pamana, ka ir sadursme. Un atšķirībā no sinhronizēta tīkla interesanti tas, ka tiklīdz viņas ir pamanījuši, ka ir sadursme, viņas pārtrauc raidīt. Un tad vispārīgā gadījumā šīs sadursmes periods var būt īsāks, un parasti ir īsāks nekā tas minimālais pārraidāmais kadrs. Tad viņas dara ko? Katra ar varbūtību viena puse raida nākamajā kadrā, ar varbūtību viena puse aiznākamajā kadrā. Nu, pieņemam, kā tā veiksmīgā, kas izvēlējās raidīt jau sekojošajā kadrā, ir raidītājs A. Bet raidītājs B neraida, tad raidītājs A savu sakāmo varēja pateikt. Skatāmies, kas notiek tālāk. Trešajā slotā beidzot pienācis laiks raidīt arī raidītājam B, bet tā kā A šajā brīdī sadursmi nemanīja, viņš ir kļuvis drošs un nekaunīgs, viņš turpina raidīt, un atkal izceļās sadursme. Viņi abi divi to pamana, un tālāk atkal kas notiek. A raida ar varbūtību viena puse vai nu nākamajā vai aiznākamajā kadrā, bet B jau ir palicis kautrīgāks. Viņš raida tikai ar varbūtību 1/4 daļa nākamajā kadrā, jo viņš izvēlās varbūtīgi kādu no sekojošajiem 4 kadriem, nevis sekojošiem 2 kadriem. Un kas tad notiek? Var pieņemt atkal, tā ir nenulles varbūtība, kad atkal raidītājs A jau raida nākamajā kadrā, bet B klusē, jo viņš ir izdomājis raidīt vai 2. kadrā, vai 3. kadrā, vai nezinu kad. Tālāk 5. slotā A atkal turpina raidīt, jo viņš neko sliktu nepamanīja. Viņš savu sakāmo vienā vārdā pateica, viņš turpina savu sakāmo nākamajā vārdā. Un tā, kad turpinās 6. slots, tad beidzot atkal B varētu būt pienācis tas brīdis, ka viņš ar savu to bināro eksponenciālu atkāpšanos mēģina raidīt. Un viņi atkal sadurās. Un jūs redzat, kāda tā sistēma izveidojās. Raidītājs A var visu laiku turpināt raidīt, jo viņam vai nu ir sadursme, ar kuru viņš labi tiek galā, vai nu nav sadursme. Bet B paliek arvien kautrīgāks, viņš to bināro eksponenciālu atkāpšanos mēģina arvien retāk un retāk un retāk. Un katru reizi viņš uzraujās uz tā, ka tas nekaunīgākais drošātais raidītājs jau to kanālu ir aizņēmis, un viņam kā nesanāk, tā nesanāk. Viņš paliek arvien kautrīgāks, līdz to iespēja, ka viņš tiks pie teikšanas, viņam samazinās un samazinās un samazinās. Kā ar to var cīnīties? Tas bezgalīgi nekad neturpinās, jo, lai arī vispārīgā gadījumā, protams, visu laiku visiem ir ko raidīt, kādu brīdi vienmēr pienāk viens kaut kāds kadrs,
kaut kādas tās dažas milisekundes, kad tam A raidītājiem tomēr nav ko raidīt. Un A raidītājs neraida, un beidzot B raidītājs tiek pie teikšana, un viņš beidzot paliek drošāks, viņam tā binārā eksponenciāla atkāpšanās sākās atkal no sākuma. Ja tas tā nebūtu, ja tas raidītājs A varētu visu laiku pūst un pūst un pūst, tad tā arī ir, ka tas tīkls tiek noslogots nevienmērīgi. Dažiem tiem, kas ir nekaunīgāki vai drošāki, tiem visu laiku veicās, tie, kas paliek kautrīgāki, tiem visu laiku neveicās. Ja skatās, kā īsti tas varētu notikt, tad principā var izdalīt dažādus gadījumus, kad skatoties, kā izvēlās šo neraidīšanas laiku, to pauzi, ko ietur, kamēr mēģina raidīt atkal, var iegūt dažādus gala rezultātus. Un, ja vienkārši skatās, kāda ir varbūtība, ka nākamajā slotā kāds raidīs, un kāda ir aizture pirms tās sūtīšanas, tad vispārībā veiksmes varbūtība ļoti vienkārša. Mēs varam skatīties summāro varbūtību, kāda ir varbūtība, ka viņš nākamā slotā raida pret to, kāda mums ir šī pauze. Ja mums pauze tiek ievērota īsa, tad, protams, varbūtība paliek lielāka, kad mēs tiksim pie raidīšanas. Pareizāk sakot, mēs tiksim, bet mēs mēģināsim raidīt. Un skaidrs tas, kad laikam ejot, abi divi šie koeficienti paliek lielāki. Pirmkārt, paliek lielāka nobīde, bet var izvēlēties arī tādu funkciju, ka jo lielāka ir nobīde, tad jo garākā rindā es stāvu, jo es varu palikt nekaunīgāks. Un tad kopējā varbūtība ir tāda, ka ja šie abi divi pieaug, tad var būt tā, ka viņu dalījums, tā teikt, viņa attiecība, pamazām paliek arvien lielāka. Un tad gadījumā, ja viņa kopējā attiecība tiecas uz kaut kādu galīgu vērtību, tad vispārīgais princips ir tāds, ka tas, kas ir kautrīgs, tas paliek arvien kautrīgāks, un viņa varbūtība kaut ko izteikties tajā tīklā paliek arvien mazāka. Gadījumā, ja viņu attiecība un summārā attiecība šiem abiem varbūtībām pamazām tiecas uz bezgalību, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas, kas ir nocieties, kas rindā stāv arvien ilgāk, tas paliek arvien nekaunīgāks, un beidzot viņš gūs virsroku. Tad tas ir tie stabilāki algoritmi. Tātad, ja skatās, kādas tās atkāpšanās funkcijas varētu izvēlēties, tad ir divi varianti. Vienā gadījumā, ja mēs tā kvalitatīvi analizējam, tā summārā varbūtība var tiekties uz kaut kādu galīgu vērtību. Viens no piemēriem ir 2 mīnus kaut kādā I pakāpē, kur visas saskaita kopā, un šādi 2 mīnus I pakāpē tiecās uz vērtību 2. Un tad, lai mēs cik tālu sniegtos, nekad kopējā summārā vērtība 2 nepārsniedz. Savukārt varbūt arī citas funkcijas, kaut kādas summa tur J mīnus P pakāpē, un tad atkarībā no P, ja P, protams, lielāks par 1, tad tā ir negatīva pakāpe, tad viņš arī tiecās uz galīgu vērtību. Ja P savukārt mazāks par 1, tad kopumā šis kāpinātājs ir pozitīvs, un kā labi zināms, ja ir pozitīva pakāpe, tas ar laiku sniedzās uz bezgalību. Tad tur var vēl visādus speciāli gadījumus vien vairāk sameklēt, kā vienu attiecību pret otru. Un tad principā ir tā, ja mums šī summārā varbūtība pamazām tiecas uz bezgalību, tad pilnīgi noteikti tas, kam tā rinda ir garāk, kas ir šos I vai Jo vai K vai tos savus kāpinātājus saskaitīs vairāk, tas paliek nekaunīgāks, un viņš agri vai vēl ņems virsroku. Ja mums tā funkcija tiecas uz galīgu vērtību, tad viņam var arī neizdoties. Un tad, ja šīs tīri kvalitatīvi tikai analizē to bināro eksponenciālo atkāpšanos, kas tiek praktiski arī pielietota, tad tā tīkla izmantošanas statistika ir tāda, ka pirmkārt nekaunīgākais vai veiksmīgākais raidītājs var atņemt kanālu, jo viņš ir gana drošs, un viņš tikai raida un raida un raida. Tie, kam nav paveicies, tie paliek arvien nedrošāk un nedrošāk un nedrošāk un neraida. Un otra lieta savukārt, kas ir svarīga tīkla izmantošanā, cik labi viņš tiek izmantots. Tīkls tiek labi izmantots tad, ja ir maz sadursmju, kad raida vairāk par vienu, un ir maz laiku tādu, kad neraida neviens. Tad to bināro eksponenciālu atkāpšanos patiesībā ir tā, kad uz pilnu kanālu izmantošanu, ka visu laiku kāds raida, patiesībā tiekties nevar. Tā kanāla izmantošanas jauda vienmēr ir mazāka pa 1, jo ir arī iespējami laiki, kad neraida pilnīgi neviens.
Un tas it kā nav labi no kanāla izmantošanas viedokļa. Bet ar šādu algoritmu patiesībā tie Ethernet tīkli kaut kā nebūtu strādā. Principā labāks algoritms varētu būt superlineārs polinoms. Kas ir superlineāra funkcija, zinat? Tad veikoja grafikā. Pieņems ir kaut kāda lineāra funkcija, un ir funkcijas, kas aug ātrāk pa lineāru funkciju. Viņas, protams, var reizināt ar kaut kādu kā vai dalīt, un viņas paliks stāvākas vai lēzinākas. Bet tik un tā, vienmēr būs funkcijas, kas aug ātrāk pa lineāru funkciju, un būs funkcijas, kas aug lēnāk pa lineāru funkciju. Tad superlineāras funkcijas ir tādas, kas vērtība aug ātrāk nekā lineārai funkcija. Standarta variants ir, piemēram, kvadrātiska funkcija. Agri vai vēl kvadrātiska funkcija to lineāro pieaugumu nodzēsīs. Un savukārt viss straujāk augošā ir eksponenciālā funkcija, agri vai vēl eksponenciālā funkcija noēdīs jebkuras citas pārējās. Tad ar šādu superlineāru algoritmu, piemēram, kvadrātu funkciju, iegūst tādu variantu, ka, lai arī kanālu var atņemt, bet varbūtība tīri kvantitatīvi rēķini ir mazāka nekā ar šo bināro eksponenciālo atkāpšanos. Bet efektivitāte savukārt tiecās uz viens. Tas nozīmē, ka kanāls tiek pietiekami labi izmantots, ir pietiekami reti sadursmes, bet ir arī ļoti reti tādi gadījumi, kad neraida pilnīgi neviens. Un visiem galīgiem n, tad tā efektivitāte tiecās uz viens. Tad šāda funkcija patiesībā praksē izmantot strādāt labāk. Savukārt, ja mums ir sublineārs polinoms, kaut kāda logaritmu funkcija vai kaut kas tāds, tad viņa labā īpašība ir tāda, ka nevar atņemt kanālu, jo tādā gadījumā, pieaudzējot šos laikus, viņa nepieaug tik strauji, un tas, kas stāv rindā, viņš paliek arvien nekaunīgāks, viņš mēģinās raidīt arvien biežāk un biežāk un biežāk, un beigās viņš noteikti kaut kad gūs virsroku, un viņš beidzot tiks pie teikšanas. Bet savukārt tā kanāla izmantošanas efektivitāte viņam noteikti ir zem viens, un jo lielāk ir n tie, jo vairāk tiecas uz nulli, un lielākoties tas ir tāpēc, ka tie raidītāji pārāk nekaunīgi, kad viņi sadursmes pārāk bieži rada. Tikai no tā, kā var spēlēties šo atkāpšanās funkciju, var iegūt dažādus efektus. Un tad arī atkārtosim par Ethernet kadru struktūru. Tad Ethernets strādā arī tajā zemākajā līmenī, un viens tas Ethernet kadrs, tā ir vienkārši bitu virknīte, kas ir nokodēta ar signāliem, ar gaismas signāliem, vai elektrības signāliem, vai radioviļņu signāliem. Un tad, lai šos signālus varētu vienkāršāk uztvert, tad tas kadrs sākās ar preambulu, kurā ir smuki signāli mijās 01, 01, 01, 01, 7 baitus. Ļoti feini var ieraudzīt meandru, kā šie signāli šurp turp mainās, ko izmanto arī sinhronizācijai, lai uztvērējs labāk saprastu, cik raidītājs ātri raida. Tālāk ir norādīts tips, kurā pasaka, kāda augstāka slāņa protokols tiek izmantots. Standarta variantā, ko mēs mācāmies, ir internet protokols, bet vecākos tīklos var izmantot arī tādu novelu IPX, SPX protokolu, Apple Talk izmanto, Apple datori un tam līdzīgi. Un beigās ir tā CRC kontrolsumma. Un adreses, kā jau es teicu, atšķirībā no interneta, Ethernet tīklam adrese 48 biti, līdz ar to ar viņas pārpildīšanos jau pagaidām nav problēma. Un šīs adreses, atšķirībā no interneta, ir visas vienlīdzīgas. Viņām vienīgā strukturācija, kas tiek veikta, ir pirmie 3 baiti, okteti, kurā ir iekodēts iekārtas ražotājs. Visi pārējie vienkārši ir unikāli skaidri, ko tas ražotājs pamazām pieaudzē pa viens. Un uztvērēja adapteris šos Ethernet kadrus nodod augstāka slāņa protokoliem tad, ja mērķa adrese sakrīt ar uztvērēju MAC adresi, vai arī, ja tā ir apraides adrese, ka visos tajos Ethernet adreses bitos ir ielikti vieninieciņi, vai arī tas tiek raidīts īpašai daudzapraides grupai, kurā mēs īpaši neiedzināsimies, vai arī adapteris ir neizvēlīgajā režīmā. Angļu valodā raksta promiscuous mode, neizvēlīgais režīms, kad nodod tālāk visu, ko var sadzirdēt. Un tad minimālais šī Ethernet kadra garums ir 512 biti, ir 46 baiti. Tad īsāks kadrs par to nav. Un to var uzstīt par to vienu slotu, vienu laika sprīdi, kad, ja kāds kaut ko raida, tad pilnīgi noteikti tik ilgu laiku tas tīkls būs aizņemts. Un maksimālais savukārt ir
1,5 kilobaits, 1500 baiti. Un to mēs arī ar to MTU praktiskos darbos skatījāmies. Un tad, principā, kā Ethernets strādā, tad pirmkārt tas ir bez savienojuma, nav nekādas sarokošanās un savienojuma nodibināšanas. Vienkārši paketi tiek aizsūtīti, ja viņi tiek uztverta, ja neuztver, tad to augstāka slāņa protokolos atrisina. Un tad uztvērējs nesūt nekādus visaptverošus vai izslēdzošus apstiprinājumus. Un, ja pārraidē ir kaut kādi pārraides caurumi, tad, piemēram, TCP protokola gadījumā to nodrošina TCP klients un serveris, abas iesaistītās puses. Viņi vienkārši liek šīs IP paketes pārraidīt caur Ethernet tīklu pa jaunu. Un tā kā no tā OSI standartas Ethernet protokols ir ļoti plašs, viņš tiek aprakstīts sākot ar savienojumiem, ar ligzdām un spraudņiem, ar vadiem un signālu līmeņiem, un beidzot ar šo te saišu savienojumu slāni, tad viņš ļoti plašs un sazarots. Un tā kā to Ethernet izmantot caur dažādiem nesējiem, caur stikla vara vadiem un radioviļņiem, tad viņš ļoti garš. Bet nevajag domāt, ka viņš tāpēc ir briesmīgi monstros, viņš vienkārši tāpēc, ka viņš apraksta dažādas tehnoloģijas. Kāpēc Ethernets ir vinnējis visas citas tīkla tehnoloģijas un viņš ir izplatītākais? Tāpēc, ka viņš nedārgs. Tāpēc, ka šiem pašiem principiem var arvien ātrākus un ātrākus tīklus taisīt, un tad tā viņi spēja attīstīties. Sāka viņu ar 3 megabitu sekundē Ethernetu, un mūsdienās ir nonākuši līdz 10 gigabitu Ethernetiem, un pilnīgi iespējams, ka mēs iesim vēl tālāk. Un tālāk tad pa Ethernetu attīstību. Tad šajā lekcijā mēs iepazīsimies ar dažādām tīkla iekārtām. Tad galvenā atšķirība ir tā, ka vadu Ethernetā mūsdienās izmanto slēdžus. Tās ir īpašas iekārtas, kas atdala tos Ethernet koplietojamos nesējus vienu no otra. Pamazām ieviešās no elektriskā signāla tiek izmantots arī gaismu, un tajā Ethernet protokolā no viņa attīstības pirmsākumiem līdz mūsdienām mainījies ir praktiski viss, izņemot Ethernet pamatprincipus. Tas līdzīgi tāpat kā internet protokolu var mainīties tajās milzu pulkstenī augšā un apakšā viss kaut kas, bet kamēr tas ir internet protokols, tikām tas ir internet protokols. Un mācība ir tāda, ka tā ir izdomāta laba saskarne, kuru var implementēt daudzos un dažādos veidos. Un ja mums ir kaut kāda standartizēta tehnoloģija, tad kaut kādi nelieli uzlabojumi nav pietiekami, lai pāriet uz citu tehnoloģiju. Līdzīgi tas ir ar pārlūku programmām. Piemēram, Chromium ir ātrāks par Firefox, es to redzu ar aci. Bet tas nav pietiekams labums, lai es par savu noklusēto pārlūku programmu izmantotu Chromium, nevis Firefox. Tur jābūt vēl kaut kam nopietnam, kaut kam radikāli atšķirīgam, lai viņš ir būtiski labāks ar kaut ko, lai es no esošās tehnoloģijas pāriet uz citu kaut kādu tehnoloģiju. Tad pa daudz segmentu Ethernet. Tad visi mūsdienās izmantojamie Ethernet tīkli ir daudz segmentu Etherneti. Vai jūs esat pievērsuši uzmanību, kas jums tai kastītei, kas mājās stāv priekš datu pārraides tīkla, ir rakstīts virsū? Vai switch vai hub? 90% gadījumus gribu teikt, ka pat tā, ja tā ir lēta iekārta, tur rakstīts switch, nevis hub. Un ja tur rakstīts switch, tad jūs arī izmantojat daudz segmentu Ethernet. Un pirms mēs sākam runāt par slēdžiem un koncentratoriem un maršrutētājiem, tad atkārtosim ne pilno, bet pamats no tā OSI tīkla slāņiem. Tātad pats zemākais slānis, kas mūs interesē, ir fiziskais slānis. Tur ir fiziski savienojumi un signāli. Elektriskie signāli vai gaismas signāli vai radioviļņi. Tālāk augstāks slānis ir savienojumi, jeb saišu slānis, kurā tiek nodrošināta šo te signālu pārraide no vienas savienojuma saites uz citu. Un vēl augstāk ir jau tīkla slānis, kur iet runa pār internetu protokolu. Un, ja mēs skatāmies uz tām dažādām tīkla iekārtām, tad tās iekārtas, kas strādā tajā signāla līmenī, ir atkārtotāji un koncentratori. Tad viņas vienkārši pārveido elektriskos, gaismas vai radiosignālus. Tās ir tās zemākā līmeņa iekārtas. Tās iekārtas, kas savukārt apstrādā Ethernet kadrus, un viņus saprot, ka kadram ir iesākums, ka kadram iesākumā ir rakstīta Ethernet avota un mērķa adrese, tās strādā tajā saišu slānī, un tie ir divi veidi atkal iekārtas, tie ir tilti un slēdži.
Un tie savukārt iekārtas, kas strādā internetu protokolu līmenī, tīkla slānī, tie ir maršrutētāji. Tad, ja mēs skatāmies uz to bitu desu šādā skatā, tad, ja skatās uz elektrisko signālu vai vienkārši signālu, tad tas ir atkārtotājs vai koncentrators, kas par tiem tālākiem bitiņiem neinteresējās. Ja interesējās par tiem bitiņiem, kurā ir aprakstīts Ethernet kadra iesākums, tad tās iekārtas strādā saišu slānī, un tad tie ir tilti un slēdži. Ja tā iekārta skatās uz internetu protokola paketes iesākumu, arī šos bitus analizē, tad tie ir maršrutētāji. Nu, un tālāk parasti, ja skatās, tās jau ir īpašas programmas, tad, piemēram, TCP protokola iesākumus un beidzot lietotāju dati. Tātad, apkopojot galvenās atšķirības, tad maršrutētāji ir iekārtas, kas pārsūta datu paketes, vadoties pēc internetu protokola iesākuma. Viņš skatās, kas ir internetu protokola iesākumā rakstīts, kāda ir avotu paketa adrese, kāda ir mērķa adrese, kas tur ir vēl pa bitiņiem norādīts, un pārsūt šo paketu vadoties pēc tā. Slēdži un tilti savukārt skatās Ethernet kadra iesākumu, tos bitiņus, kas attiecās uz Ethernetu. Pārējie biti viņiem vienkārši dati. Un savukārt atkārtotāji un koncentratori vienkārši pārraida vai pārveido visus saņemtos signālus. Tad vienā gadījumā iet runa par signāliem zemākā līmenī, pēc tam iet runa par Ethernet un MAC adresēm, pēc tam iet runa par internetu protokolu un IP adresēm. Un tad tajā zemākajā tīkla slānī, fiziskajā slānī, pamatā ir divas iekārtas. Viena no iekārtām ir atkārtotājs. Jebkuram Ethernet tīklam ir maksimālais garuma ierobežojums. Un viens no variantiem, kā šo maksimālo garumu ierobežojumu ir apiet, ir ielikt starp diviem segmentiem atkārtotāju. Tas bija ļoti klasiska iekārta tajā laikā, kad Ethernetam izmantoja koaksiālos kabeļus, kad vienkārši vajadzēja sajūgt garāku tīklu, tad ielika atkārtotāju, kas vienkārši ir signāla pastiprinātājs. Viņš uztver signālu vienā pusē un pastiprināti pārraida otrā pusē, uztver signālu otrā pusē, pastiprināti pārraida pirmajā pusē. Un tad, ja tas strādā koaksiālo kabeli, tad tas ir vienkārši analogi elektriski ierīce, kas pastiprina elektriskos signālus. Un viņš strādā momentā, tā kā pastiprinātājs. Tik ātri, cik ātri tā elektrība viņu ar gaismas ātrumu spēja pārvietoties un pastiprināties, tik ātri viņa arī strādā. Otrā iekārta, kas arī strādā fiziskajā slānī, kas mūsdienās ir daudz izplatītāka, tas ir koncentrators. Un koncentratoru, ja jums paveicās, varbūt, kad vēl varat kaut ko ļoti lētu nopirkt, Ethernet tīklam, ja tur ir rakstīts virsū hub, tad tas ir koncentrators. Viss, ko viņš dara, viņš elektriski apvieno vairākus Ethernet kabeļus, salāgo tur arī viņu viļņu pretestību un tādas visādas lietas. Bet, principā, viņš vienkārši ļauj jums uztaisīt vienotu elektrisko datu pārraides tīklu šajā vienā kastītē. Pavisam lēti koncentratori pat šo signālu nepastiprina un var nopirkt tādu kastīti, kurai pat barošana nav vajadzīga, varēja nopirkt. Bet arī jau senākos laikos parastam koncentratoram bija barošana, jo viņš centās arī tos signālus izlīdzināt un pastiprināt. Vājo signālu pastiprināt, stipro signālu pavājināt, lai labāk tie signāli pārraidās no vienas vietas uz otru. Atkārtotāji un koncentratori ir tās iekārtas, kas strādā signāla līmenī. Galvenie atkārtotāji un koncentratori ierobežojumi ir tādi, ka signāli tiek izsūtīti pa visu tīklu, un tas ierobežo apvienošanas iespējas. Piemēram, jums mājā kaut kur ir gan 100 megabitu sekundē Ethernets, gan 10 megabitu sekundē Ethernets, vai arī 100 megabiti sekundē Ethernets un gigabita Ethernets, piemēram, no kaut kāda optiskā kabeļa. Tad ar tādām iekārtām, kas strādā tīri elektriskajā līmenī, mēs nevaram šos tīklus apvienot, jo viņi strādā ar dažādiem ātrumiem. Otkārt, tad nevar salikt tīklus ar dažādām tehnoloģijām kopā. Piemēram, mums ir tie paši 100 megabit Ethernet, 100 megabit sekundē Ethernets, bet gan ar vīto pāri, gan, piemēram, ar gaismas vadu. Principā, viņi, protams, tajā signāla pārraides protokola līmenī ir vienādi, bet vienā gadījumā signāls ir gaisma un otrā gadījumā ir elektrība un arī nevar savienot. Un otra lieta, ka arī šādas iekārtas neatrisina visus ģeogrāfiskos ierobežojumus, pat ja mums tas signāls tiek pastiprināts, piemēram, koaksiālajam Ethernetam
viena kabeļa garums nedrīkstēja pārsniegt 150 metrus, un varēja salikt starpā atkārtotājus. Bet pat ar vairākiem atkārtotājiem starpā tas koaksiālā kabeļa garums nevar pārsniegt 2,5 km. Tad, ja ir garāks, tad ir jātaisa atsevišķi tīkli. Un tāpēc ir mūsdienās pamatā visas izplatītākās iekārtas ir slēdži un tilti, un izplatītākās iekārtas ir slēdži, jo slēdži strādā ar vienu veidu signālu. Tilts ir tas pats slēdzis, tikai viņš savieno dažādus nesējus. Piemēram, var savienot vara kabeļu tīklu ar gaismvadu tīklu, vai arī bezvadu tīklu ar vadu tīklu un tādas lietas. Bet tad slēdzis strādā tajā saišu slānī, un slēdzis skatās uz Ethernet kadru iesākumiem un nobeigumiem. Viņš zina no Ethernet kadra, kāda ir mērķa adrese, viņš sameklē šo mērķa adresi un aizsūta to vajadzīgo Ethernet kadru tikai uz vajadzīgo tīkla segmentu. Vai arī uz kaut kādu punkta saiti, vai arī uz lielāku vai mazāku ātrumu Ethernet tīklu. Un tātad katrs slēdzis vienu šādu tīklu sadala atsevišķos segmentos, tāpēc to sauc par daudz segmentu tīklu, un kopīgas sadursmes var būt tikai šajā vienā segmentā. Un ja mums tas ir vītā pār Ethernets, tad patiesībā sadursmes var notikt tikai starp šo slēdzi un viņam pieslēgto datoru. Un tādas sadursmes ir ļoti maz varbūtīgas, tā patiesībā vienīgais veids, kad viņas rodās, kad vienam šim Ethernet pieslēgtam datoram vienlaicīgi cenšas raidīt divi citi datori. Teiksim, šis dators pa labi un šis dators pa kreisi grib raidīt šim datoram, viņi vienlaicīgi šeit atnāk, šajos atsevišķos segmentos nekāda sadursmju nav, bet ir sadursmot šajā brīdī. Tad tikai tāda veida sadursmes tur var būt. Un tad slēdzes mums ļauj vienlaicīgi sazināties jebkurām divām iekārtām, ja vien viņas netraucē. Tad slēdzī dators A var vienlaicīgi sazināties ar datoru B, un ja tas ir full duplex slēdzis, tad vienlaicīgi dators A var raidīt signālus datoram B, dators B var raidīt tajā pašā laikā signālus atpakaļ datoram A. Un tajā pašā laikā dators D var raidīt datoram C signālu, un ja tas ir pilnais dupleks, tad dators C var raidīt atpakaļ datoram D. Bet tik un tā sadursmes var parādīties, un viņas var parādīties tajā brīdī, ja, piemēram, datoram B vienlaicīgi grib raidīt gan dators A, gan dators C, vai vienlaicīgi dators C un dators D. Tad gan parādās sadursme, jo vienlaicīgi, protams, šis te var uztvert tikai no viena. Vai nu no C, vai nu no D, vai nu no A, bet viņš nevar uztvert vienlaicīgi gan no C, gan no D. Tātad, ja neskaidri šādus retus gadījumus, kad vienlaicīgi grib raidīt vairāk pa vienu datoru, tad lielākā tiesa no sadursmēm tādā Ethernet tīklā ir novērstas, un tāpēc ļoti bieži pat šīs iekārtas neklausās, vai ir sadursme vai nav sadursme. Jo ar šo te sadursmu risināšanu tad nodarbojas slēdzis. Slēdzis vienkārši vai nu tālāk pārraida šo te Ethernet kadru, vai arī nepārraida. Tad līdz ar to var uzstīt principā, ka tas ir gandrīz kā brīvpējējs tīkls, kurā sadursmi starp pieslēgtu datoru un slēdzi nav. Jo šajā posmā no slēdža līdz viņam pieslēgtam datoram kolīzija nav nekad. Slēdzis jebkurā brīdī var aizraidīt savu signālu šim datoram, un šis dators jebkurā brīdī var aizsūtīt savu signālu šim slēdzim. Vienīgais, tas signāls var kādu brīdi kavēties, gadījumā, ja viņš tālāk neaiziet. Bet šajā posmā nekādas kolīzijas nenotiek. Un tad slēdži, protams, ir daudz plusu attiecībā pret atkārtotājiem, jo pirmkārt viņš pārsūta tikai nepieciešamos kadrus, otrkārt ar šādiem slēdžiem var veidot daudz lielākus tīklus, kas arī pārsniedz viena segmenta maksimālos ierobežojumus. Treškārt, tas tīkls ir arī privātāks, jo lielākoties katrs tam tīkla dalībnieks saņem tikai viņam paredzētos datus, bet tie carrier sense, multiple access un collision detection principi saglabājās arī starp slēdzi un viņam pieslēgto iekārtu tajā vienā segmentā. Un galvenais, kad ar šādiem slēdžiem var apvienot dažādus Ethernet tīklus, kuriem ir dažādi datu nesēji. Un principā
pēc būtības, ja mums ir tāds slēdzis, kurā ienāk gan gaismas vadi, gan vara vadi, tad tādu jāsauc par tiltu. Viņš savieno divas dažādas tehnoloģijas. Mīnusi slēdžiem, protams, ir tāda, kad viņi ir dārgāki, bet mūsdienās slēdžu cena ir vispār tādas elektronikas cena tik dēļ gājas uz leju, ka tas vairs nav būtiski. Ja mums nav vajadzīgs tāds slēdzis, kuram var pieslēgt tur 300 līgzdas. Un slēdzis pārsūta kadrus ar kavējumu. Slēdzis darbojas tāpat kā maršrutētājs. Viņš pa priekšu sadzird pilnu kadru, vienā savā līgzdā uzklausa no kaut kāda. Tā, ka viņš to kadru ir savāds, tad viņš viņu savā operatīvā atmiņā ieraksta, un šo kadru atkal signālu pārēd kaut kur tālāk. Un tā ir šī kadra saklausīšanas aizture. Gudrāki slēdži rīkojas tā, ka viņi saklausa tikai kadra iesākumu. Bet tā, ka kadra iesākums ir saklausīts, viņš zina, kur ir mērķa adrese, kur Ethernet adrese jāpāraida, viņš uzreiz var pūst tālāk, līdz to tā nobīde paliek stipri mazāka. 48 biti, 48 biti, kaut kādi 128 biti, ka ir saklausīta, pārējo pusotru kilobaitu var sūtīt jau bez aiztures. Un vēl tāda nelaime, kad slēdžiem ir jāmācās, uz kurieni pārraidīt šīs paketes. Viņam tāpat kā maršrutētājiem vajadzīga savu pārsūtīšanas tabula, un kā jūs to esat pamanījuši, varbūt tās, ka tiem slēdžiem nekas nav jāadministrē, viņi paši kaut kā to iemācās. Un tad tālāk mēs tagad apskatīsim, kāda tie slēdža pašmācība nodarbojas. Tad tā pašmācība nav nekas ļoti sarežģīts. Tātad slēdzis izmanto īpašu pārsūtīšanas tabulu, ko viņš pats pie sevis kopj. Viņš zina, ar kādu šo MAC adresi, kurā ligzdā kāda MAC adrese viņam ir pieejama, un tad viņš pats kopj šo pārsūtīšanas tabulu, lai zinātu, no kurienes kuru paketi pārsūtīt. Kā viņš to īsti dara? Tad to dara diezgan vienkārši. Pieņemsim, ka šis dators A nosūta slēdzim savu kaut kādu Ethernet kadru. Un viņš ir godīgi pateicis, kas ir avota adrese un kas ir mērķa adrese. Tad šajā brīdī slēdzis ir uzzinājis, kāda MAC adrese ir šai pieslēgtai iekārtai. Viņš, protams, nezina, kur viņš lai šo kadru nosūta tālāk, jo viņš nezina mērķa adresi. Tad viņš darbojas ļoti vienkārši. Viņš šo kadru pārraida pilnīgi visās iespējamās saskarnēs, aizsūta uz visiem šiem galiem. Un skaidri zināms, ka viens no tiem ir arī vajadzīgais. Un tad šī ir tā slēdža viltība, ka nav vienmēr teikts, ka jūs arī ar slēdžiem nekad neko nesadzirdat. Gadījumā, ja slēdzim tajā automātiski koptajā tabulā nav zināms, uz kuru vienu šo kadru pārsūtīt, tad viņš sūta visiem. Gadījumā, ja tam slēdzim šī pārsūtīšanas tabula pārpildās, ir pārāk daudz pieslēgtas iekārtas, un viņš vienkārši nespēja atcerēties visas maršrutēšanas tabulas, viņš atkal sūta visiem. Tad līdz ar to jāņem vērā, ka ik pa laikam atsevišķos gadījumos slēdzis var strādāt kā parasts koncentrātors. Un tajā brīdī, ka viņš veic šo kopēšanu visiem, pārsūta šos kadrus, to signālu pilnīgi visiem, viņš taisa flūdu, pārpludina ar šo kadru visus tīklus. Un viens no variantiem ir arī tāds, ka vai nu viņam beidzās šī maršrutēšanas tabula vieta atvēlēta, jo viņam tā ir aparatūra, viņš nav ļoti nikns, un tur var būt, ka viņam pietrūkst. Tad var arī mēģināt viņam vienkārši tik bieži sūtīt tos signālus, ka viņš netiek vienkārši galā ar meklēšanu, un viņš tad arī vienkārši pārsūta visiem kā parasts koncentrātors. Tipa, ja viņš var, viņš dara eleganti, ja viņš nevar, tad viņš dara kā parasts koncentrātors. Un standarta algoritms, kā tāds slēdzis strādā, ir tāds. Tad viņš veido pats savu pārsūtīšanas tabulu, vadoties pēc MAC adresēm, un rīkojas sekojoši. Ja mērķis ir tas pats segments, kas ir sūtītājs, viņš uzskata, ka tā kadras ir nepareizs un vienkārši nomet. Vārdu sakot, mēs varam kaut ko paši kļūdīties vai eksperimentēt, un tādas viņš ignorē. Ja šī mērķa adrese ir zināma, bet nesakrīt ar sūtītāju to pieslēgto vietu, tad viņš to vajadzīgo kadru pārsūta uz norādīto saskarni. Ja viņš nav atradis, tad viņš pārpludina vienkārši visus viņam pieslēgumus un pārsūta pilnīgi visiem. Un tad pārsūta visiem, izņemot to saskarni, no kurienes tas signāls ir nācis,
Jo viena no problēmām ir tāda, ka slēdži var uztaisīt kadra pārsūtīšanas cilpas. Un ja viņš var sūtīt atpakaļ, no kurienes saņēmis, tad var uztaisīt tādu Ethernet kadru, tāpat kā internet protokola paketi, kas teorētiski varētu ceļot pa šo Ethernet tīklu bezgalīgi. Un nekāds time to live Ethernet kadram nav, vienkārši pārliecinās par to, ka šādas cilpas neveidosies. Bet gadījumā, ja mums tā konfigurācija nojūk, tad ir tādi gadījumi, kad šādas Ethernet kadri tik tiešām tiek turpināti pārraidīt pa cilpu, un ar to var nokaut Ethernet tīklu. Un tad tie gadījumi ir tā apraides vētras, ka Ethernet tīklā sāk bezgalīgi ceļot šie Ethernet kadri, kamēr viņš, protams, ir viss aizbāzts ar tām bezgalīgi ceļojošiem kadriem, viņš vienkārši nosprākst. Tātad, lai nebūtu šādi gadījumi, izmanto vēl vienu citu algoritmu, kas saucās savienotie koki. Tātad savienoto koku algoritms ir tāds, ka slēdži automātiski pārliecinās, ka Ethernet tīklā nav noslēgtas cilpas. Un tas savienotais koks tika izdomāts algoritms jau diezgan sen, un diezgan sen viņu arī izmanto praksē. Tad viena no lietām ir tāda, ka, lai Ethernet tīklu uztaisītu robustāku, var apzināti veidot vairāk par vienu iespējamo pieslēgumu, lai savienot kaut kādas dažādas iekārtas. Un tad ir kaut kāds vispārīgs gadījums parādīts, kur ir mums kaut kāda tīkla topoloģija, un labi redzams, ka viņā ir cilpas. Ten veik ir viena cilpa, ten ir otra cilpa, un ten ir trešā cilpa. Tad izmantojot to savienoto koku algoritmu, nevajadzīgie no šīm tīkla zariem tiek automātiski atslēgti, lai cilpu nebūtu. Un, piemēram, uztaisa no šāda grafa, tikai šādu grafu, ten vadi principā pievienot ir, bet signāli pa tiem vadiem pārsūtīti netiek. Un kā šo savienoto koku veido? Tad pirmkārt slēdži savstarpēji sadarbojas, viņi pārsūta īpašus signālus viens otram, lai viņi varētu pieskaņoties automātiski. Un gadījumā, ja kaut kur tīklā parādas kļūdas, piemēram, kāds kabelis kaut kur pazūd, tad viņi automātiski pārskaņojas. Un tas principālais aprakstam savienoto koku algoritmam ir tāds, ka pirmkārt slēdži izdomā, kas šajā savienotajā kokā būs sakne, no kurienes viss sāk augt, vai stumbrs, bet uzstīsim, ka sāk augt no saknes. Un sakni izvēlās to slēdzi, kuram ir mazākā MAC adrese, vai arī nignākiem slēdžiem sistēma administratori var šiem MAC adresē pielikt klāt vēl savu konfigurējumu skaitli, parametru, kur viņš uzsaka so lielumu pats, lai viņi kaut kādā suboptimālā veidā neizvēlētos to sakni, to virsotni. Tālāk katrs slēdzis nosaka ceļu līdz šai saknei. Viņš pārraida ziņojumus īpašā formā, kur viņi piedāvā kādu no slēdžiem par saknēm, pasaka, kas viņš pats ir un cik tālu viņš no šīs saknes atrodas. Savienotā koka algoritms strādā sekojoši. Pirmkārt, katrs slēdzis piedāvā par šo savienotā koka sakni pats sevi. Piemēram, slēdzis X paziņo, ka viņš piedāvā sakni pats sevi X, attālums viņam no saknes ir 0, šie savienojumi, šīs strīpiņas, un kas ir raidītājs, kas šo piedāvājumu rada, arī ir viņš pats X. Tad kaut kāds slēdzis, piemēram, Y, saņem šo ziņojumu un pārbauda, vai kaut kāds piedāvājums slēdzis Y ar attālumu D un raidītājs Z, kāds ir šis identifikators. Ja tas identifikators Y ir mazāks par X, tad kopš tā brīža tas slēdzis uzskata, ka pa sakni viņš uzskatīs to slēdzi Y. Un tādā veidā viņi sazinās viens ar otru, izsakot savus piedāvājumus, kamēr viņi vienojās par to, kurš varētu būt tas saknes slēdzis. Es saku, vienkāršāk slēdži izvēlās tikai MAC adreses, sarežģītākiem slēdžiem var nolikt pirms MAC adreses priekšā vēl savu identifikatoru. Un tad viņi aktivizē tikai to saiti, kurā šis attālums līdz virsotnei ir visīsākais. Gadījumā, ja kāda no attālumiem līdz tam virsotnei saknei ir garāks, tad tās saites automātiski tiek atslēgtas. Tad piemērs. Te mums ir tas pats apraksts, un tie slēdži vienkārši sanumurēti, un uzskatīsim, ka šie skaitļi ir arī viņu MAC adreses. Tad viennieks ir ar vismazāko MAC adresi, un septītnieks ir ar vislielāko MAC adresi.
tad pieņemsim, ka pirmais, kas raidīja šo pašu saskaņošanās algoritmu, ir 4. slēdzis. Viņš sūta ziņu visiem viņa pieejamiem kaimiņiem, tas ir uz 2 un uz 7. Viņš piedāvā, kad es būšu sakne, mans svars ir 4, attālums līdz manīm tad ir 0, un raidītājs ir 4. Un viņš aizsūta šo ziņu uz 2. un 7. slēdzi. Pēc kāda laika 4. slēdzis no 2 saņem pretī šādu ziņu. Es būšu šī tīkla sakne, mans identifikators ir 2, attālums līdz manīm tātad ir 0, un raidītājs esmu S2. Nu, ko dara slēdzis 4? Slēdzis 4 redz, ka 2 ir ar mazāku identifikatoru nekā viņš pats, un līdz ar to slēdzis 4 kopš tā brīža par sakni viņš uzskatīs slēdzi numur 2. Un slēdzis 4 uzskatā, ka tad šis sakne būs šāda, un viņš zina, ka viņš ir attālumā 1 no slēdža 2. Pēc kāda laika viņš saņem ziņu sekojošu, kā viens cits slēdzis arī iesaka izmantot par saknes slēdzi numur 2, attālums ir 1 un raidītājs slēdzis 7. Tad viņš saņem šādu ziņu no šī slēdža. Un slēdzis 4 redz, ka šis nav labākais ceļš līdz slēdzim 2, tāpēc, kad caur šo slēdzi attālums līdz 2 ir 1 vienība, nevis 0 vienības. Un viņš automātiski atslēdz šo saiti starp 4 un 7. Tad līdz ar to šī tīkla daļa ir automātiski nokonfigurējusies. Slēdzis 4 šo saiti atslēdza. Ejam tālāk. Slēdzis 2 pēc kāda laika uzzina par slēdzi 1. Viņš saņem ziņu sekojošu, ka tiek pieteikts, ka pār šo sakni galveno virsotni uzstīt slēdzi numur 1, attālums ir 1 vienība, un raidītājs ir slēdzis 3. Tad šis slēdzim 2 aizsūtīja šādu ziņu. Tā kā slēdzis 2 redz, tas pa man ir izcilāks, viņam tā MAC adrese ir mazāka nekā man, tad viņš ir svarīgāks, un viņš kopš tā brīža uzskata, ka galvenā virsotne ir šis slēdzis. Un viņš nosūta sekojošu ziņu, ka viņš iesaka turpmāk uzstīt par galveno virsotni slēdzi numur 1, viņš no slēdža numur 1 ir attālumā 2 vienības, 1, 2, un raidītājs ir 2. slēdzis. Un pēc kāda laika viņš aizsūta visiem kaimiņiem, tas ir 3, 4, 7, 6. Un slēdzis numur 4 saņem šādu ziņu no slēdža numur 2, ka galvenais slēdzis numur 1, attālums numur 2. Viņš redz, pēc manām domām tas arī ir pats galvenais. Viņš pārsūta visiem šādu ziņu. Tagad galvenais būs slēdzis numur 1, mans attālums līdz viņam ir 1, 2, 3 hop, un raidītājs ir 4. slēdzis. Un pēc kāda laika viņš var saņemt atpakaļ kaut kādu atbildi no 7. slēdža, kā pirmo slēdzi ir attālumu 3, tad 7 iet 1, 2, 3. Un viņš redz, ka tas ir garāks ceļš nekā šis. Un viņš atkal automātiski atslēdz šo saiti. Un šāds algoritms strādā ļoti stabili. Ir vēl daži speciāli gadījumi, kad var būt kaut kādi varianti, kad kādam no slēdžiem ir dažādas iespējas ar vienādu svaru. Un tad viņš izvēlās ļoti vienkārši. Viņš arī izvēlās, ja ir vienāds svars, tad sūta atkal caur to slēdzi, kuram MAC adrese ir mazāka. Un viss ir ļoti vienkārši. Šis algoritms tiek galā ar dažādām kļūdām. Piemēram, jūs varat saslēgt tajā tīklā vairāk pa vienu savienojumu kaut kādā veidā. Ja kāds pazudīs, viņi automātiski pārkonfigurēsies. Un galvenais, ka viņiem ir visu laiku jābroadkāstē, jāreklamē sevi, ka es piedāvāju par saknes slēdzi uzskatīt šo, attālums ir tāds. Un gadījumā, ja pēc kāda noteikta laika šos ziņojumus nesaņem, tad viņi sāk automātiski pārkonfigurēties. Ja tas galvenais slēdzis un citi pietiekami bieži nepārsūta šīs ziņas, ka šis būs galvenais, tad viņi automātiski pārslēdzas. Nelaime ir tāda, cik ilgi viņi ar to tiek galā. Mūsdienu lielos datu centros tā ir viena no galvenajām problēmām, cik ātri šie slēdži paši nokonfigurējās. Tātad, ja salīdzina slēdžus un maršrutētājiem, ar ko viņi labāk? Labāk viņi ar to, ka viņi paši nokonfigurējās, izmantojot šo savienotā koka algoritmu. Un sliktāk viņi ir ar to, ka topoloģija ir ierobežota ar koku. Viņi to koku paši izveido, bet tā, ka mēs runājām par internetu, mēs runājām, ka internetā cilpas ir pilnīgi atļautas, lai samazinātu slodzi un noturību un tā tālāk. Un galvenā nelaime ir tā, ka šīs MAC adreses, kā viņi sūta, viņiem tā tabula pilnīgi plakana un nestrukturēta.
Ja mums ir 10 000 iekārtas tajā tīklā jāatcerās, tad visas 10 000 iekārtas ir arī katrai no šīm iekārtām viena rindiņa tajā maršrutēšanas tabulā arī ir vajadzīga, jo tur strukturēšanas nekādas nav. Un gadījumā, ja kaut kādu brīdi ir kaut kāda nesakonfigurēšanās, tad tos Ethernet kadrus var sākt pārraidīt pa cilpām, un Ethernet tīkls vienkārši noklājās tajā brīdī. Tātad senos laikos, kad slēdži nebija tik gudri un viņi paši nenokonfigurējās, šo savienoto koku neizveidoja, viens no standarta veidiem, kā nograut uzņēmumu tīklu, bija, esat kādā konferenču telpā bijuši, kur var pieslēgt katrs savu ķapļapu ar Ethernet savienojumu. Ir kaut kur redzēts tāds. Un tur ir tādi īsi vadiņi atstāti, piemēram, kur katrs var pieslēgt. Un tad tur menedžeri sēž un tur runā par plāniem, un kāds menedžers aiz neko darīt, šo vadiņu paņem no vienas ligzdas, pārvieno klāt iekšā otrā ligzdā. Protams, lai tā savienot, tur jābūt tam tur krustā savienotajam Ethernet kabelim. Zinat, kad ir tādi ir taisnie Ethernet vadi un ir crossover vadi, kuri savienoti krustā. Jo tās iekārtas vienmēr ir vainu, ir priekšnieks un padotais. Bet mūsdienās tas vairs nav svarīgi, jo visas iekārtas to redz un automātiski nosaka signāla līmenī, vai tas ir taisnais vads vai crossover, sakrustotais vads. Nu, un tad līdz ar to var uztaisīt tādu cilpiņu pie rakstām galda, tur konferenču zālē. Vienā ligzdā iziet ārā un citā ligzdā ieiet iekšā. Un pēc minūtēm 10, 15 var redzēt, kad izmesuši sistēmu, administratori skraida apkārt pa visu māju un meklē, kas viņa tīklā ir noticis. Bet gudrāki slēdži tad ar šādām cilpām tiek galā, un viņi vienkārši atslēdz tās attiecīgās saites. Un jūs varat vienkārši taisīt testi, cik gudri slēdži jūsu darba devējiem vai jūsu organizācijā ir, vai tādām cilpām viņi tiek galā vai netiek galā. Bet gadījumā, ja jūs redzat, ka sāk tīkls neiet, tad jūs labi zinat, ka tā cilpa būtu jāatslēdz. Tātad, ja salīdzinu visas iekārtas, tātad koncentratori ir tās, kas strādā signāla līmenī, slēdži tie, kas strādā Ethernet līmenī, un maršrutētā tie, kas strādā internet protokola līmenī. Tātad plūsmas izolācija, vai tiek izolēti tie tīkli viens no otra vai nē. Koncentratoriem nē, slēdžiem jā, maršrutētājiem jā. Automātiska konfigurācija koncentratoriem, protams, jā, jo tur nav ko konfigurēt. Slēdžiem jā, tāpēc, ka viņi ir pietiekami gudri, maršrutētājiem nē. Tāpēc, ka tā ir ļoti viltīga zinātne, pa ko mēs jau pusgadu mācāmies. Optimizēta maršrutēšana koncentratoriem nav nekāda, slēdžiem arī nav nekāda. Ja mums ir pievienotas 100 iekārtas, tad slēdzim vajag 100 ierakstus maršrutēšanas tabulā. Ja pievienotas 1000 iekārtas, tad 1000 ierakstus maršrutēšanas tabulā. Ja viņam nepietiek vietas, ko viņš dara? Viņš rīkojās kā koncentrators. Savukārt maršrutētājiem, tā kā internet protokola adreses ir strukturētas, var uztaisīt tā, ka viens tīkla segments ir tikai viens likums. Var uztaisīt tā, ka vairāki tīkla segmenti ir tikai viens likums. Un līdz ar to maršrutētāji spēj strādāt ar daudz sarežģītākiem tīkliem. Un maršrutētāji, protams, tiek galā ar visu lielo internetu.